Viens no svarīgākajiem jautājumiem bija reģenerācijas stacijas būvniecība Salaspils novadā, Aconē, kas vistiešākā mērā ietekmē mūsu novada iedzīvotājus. Un šis jautājums tika uzlikts dienas kārtībā ar mērķi izdiskutēt gan ar deputātiem savā starpā, kā arī iedzīvotāji, lai redz un var izteikt savu nostāju. Mēs kā komiteja pieņēmām vairākus lēmumus un virzam uz domas sēdi. Pirmais lēmums ir par to, ka mēs kā pašvaldība gatavojam vēstuli Salaspils novada domei ar lūgumu neatbalstīt šādas reģenerācijas stacijas būvniecību. Un otrs lēmums ir no komitejas tāds, ka mēs vēršamies arī valsts vides dienestā ar lūgumu paplašināt šo ietekmes zonu un lūgt arī pieguļošajām pašvaldībām viedokli un izvērtējumu ietekmi uz vides izvērtējumu, jo nav pieļaujams, ka šāda bīstams reģenerācijas stacijas būvniecība ir turpat mūsu pievārtē, bet mums vispār nav nekāda teikšana un mēs nekādā veidā nespējam iestāties par saviem iedzīvotājiem. Karjeru jautājumu paplašināšanos, gan arī ar atkritumu apsaimniekošanas jautājumu paplašināšanos. Un šeit tas, ko komiteja izdarīja, un bija svarīgi noskaidrot visus jautājumus, dzirdēt visu iesaistīto pušu viedokļus. Bija ilgstošs process, bet tajā pašā laikā mēs atbildējām uz visiem jautājumiem, neskaidrojām, lai noņemtu jebkādas bažas tam, ka, pieņemsim, atkritumu apsaimniekošanas paplašināšana ietekmēt mūsu novada iedzīvotājus. Šie jautājumi tika izdiskutēti. Mēs arī sazinājāmies ar iesaistītajām institūcijām un komersantiem, tādā veidā gūstot šīs atbildes. Tāpēc šodien es teiktu, šis lēmums bija ātrs un vienkāršs, jo tas mājasdarbs bija izdarīts jau krietni laika iepriekš.